Sveicināti mūsu YouTube kanālā. Šodien es jums pastāstīšu par spēļu automātiem ar progresīvo jackpotu un ne tikai, un ko vispār jackpoti priekš mums nozīmē spēļu automātos. Jūsu priekšā ir spēļu automāts Grand Super Pot. Grand Spin Super Pot by NetEnt. NetEnt ir tātad operators, kas ražo šo spēli, un mums šeit ir spēles iekšējais jackpots, midi, kurš ir fiksēts atkarībā no mūsu spēles likmes. Viņš visur būs pilnībā vienāds, bet mums ir arī super progresīvais jackpots, kas ir šeit un vienīgi šeit lokāls. Tātad Latvijas ietvaros būtībā. Tātad spēlējot šo spēli, mums ir iespēja saņemt jackpotu. Tajā brīdī, kad mēs saņemam jackpotu, tātad, lūk, kā redzam, mums ir vajadzīgi 3 vai nu midi vai super jackpota simboli. Protams, varbūtība noķert super jackpotu ir pietiekami maza, bet kas ir tas labākais? Kad ja mini un midi mainīsies atkarībā no mūsu spēles likmes, tad super nemainīsies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs teorētiski varam spēlēt ar pašu mazāko likmi, 2 centi. Griezt viņu un cerēt, ka mēs būsim viens no tiem laimīgiem cilvēkiem, kuriem paveiksies noķert šo super progresīvo jackpotu. Kāpēc progresīvais? Tāpēc, ka no visiem spēlētājiem tīklā tiek iekasēta maza procentuāla daļa no jūsu likmēm un tiek novirzīta uz šo te jackpotu. Pastīsimies, pieņemsim casinospēlēt.lv, kas mums vēl ir, vēl visai populāri ir Divine Fortune. Varam arī salīdzināt pēc tam, tad kāds ir šis progresīvais jackpots, salīdzinot ar ārzemju kazino. Ja jūs spēlēt ārzemju kazino, šīs te summas, protams, būs savādākas. Divine Fortune pieņemsim. Šeit atkal stāsts precīzi tāds pats. Minor un Major mainīsies atkarībā no mūsu likmes lielumu, bet Mega Jackpots, progresīvais jackpots šeit tātad ir statisks un, protams, viņš aug. Un kaut kādā posmā viņš nejaušā kārtībā kādam no cilvēkiem, kas tajā mirklī spēlēs, izmaksās šo te lielo jackpotu. Pieņemsim, Divine Fortune. Pie mums Latvijā viņš ir 18,500 eiro. Ārzemēs uz šo doto momentu pieņemsim kazino, kurā es pats personiski spēlēju, Divine Fortune. Šobrīd, ja es saprotu pareizi, ja viņi rādīja pareizi, viņš man neļaus šobrīd spēlēt viņu, tāpēc, kad jackpotus drīkst spēlēt, progresīvu jackpotus drīkst spēlēt tikai un vienīgi tajā valstī. Tas nozīmē to, ka viņi nav globāli pa visu pasauli, viņi ir tikai tās valsts ietvaros. Šajā gadījumā, kā mēs redzam, bet galvenais, ko es jums gribēju pastāstīt, ir tas, ka, kā mēs redzam, ārzemju kazino progresīvais jackpots šai spēlei, kas ir pilnīgi tā pati spēle. Tieši tāpat spēle. Latvijā 18,500 eiro, šeit 117,000 eiro. Atšķirība ir liela. Jo, protams, cits tirgus, lielākas likmes, vairāk spēlētāju un tādā garā. Lūk, šīs spēles ir dažādākās. Pie mums Latvijā ļoti populāri ir tieši NetEnt. Mums vēl varētu parādīt spēļu automātus arī ar jackpota funkciju, kuriem gan ir, aiziesim uz laimes kazino. Šeit man par nelaimi nav balansa. Bet pastīsimies spēles, kurā ir jackpots, bet viņš ir fiksēts, viņš nav progresīvs. Ja nemaldos, Mustang Gold bija viens no labiem piemēriem. Tātad, daudziem cilvēkiem rodās, protams, jautājums, vai mana likme ietekmē kaut kādā veidā. Progresīvajiem jackpotiem nē, ir spēļu operatori, kuri samazinās jūsu varbūtību vinnēt atkarībā no jūsu likmes, bet godīgi un tad ļoti populārs spēļu
operatori to nedarīs, tad tas nozīmē to, ka pat ar mazu likmi jums ir iespēja vinnēt šo lielo progresīvo jackpotu. Šeit šī spēle, kas ir pragmatiska spēle ar jackpotu, šis nav progresīvais jackpots, šis ir fiksētais jackpots, kas ir pašā spēlē. Kā redzam, šeit grand jackpots, kas ir pats lielākais, un major jackpoti, viņi mainīsies, un, protams, tā atšķirība būs atkarībā no jūsu veiktās spēles likmes. Tad 25 centi, 250 eiro būs mums 1 eiro, tad 1000 eiro būs grand jackpots. Nu, lūk, tātad spēlēt viena no vispopulārākajām pasaulē, starp citu. Tad apstīsimies, vai mums viņa šeit ir Mega Moolah. Tā, Mega Moolah mums šajā kazino mums viņa nav. Dodamies tālāk. Vienu laiku bija viena no vispopulārākajām spēlēm ar vienu no visaugstākajiem jackpotiem tirgu. Bet nu jau uz doto mirkli viņas īstenībā ir ļoti daudzas. Ja neskapēc es viņu pat nemaz nevar atrast Mega Moolah. Mega Moolah nekur nevar šobrīd atrast no tiem kazino, kur man šobrīd ir Latvijas kazino, ir kāds balans. Pastīsimies ārzemju kazino. Tā, nu, jā, dodamies tālāk apskatīties. Diemžēl ārzemju kazino nevarēja īsti atrast iespēju apskatīties Mega Moolah, jo es šobrīd esmu pieslēdzies no Latvijas, bet apskatīsimies, kas mums notiek šeit ar jackpota spēļu automātiem mūsu pašu Latvijas kazino lvbet.lv. Kazino spēles, live kazino, visi jackpoti, nu lūk, tā kad lūk, mums ir nospiežam visiem jackpotiem. Šajā kazino ļoti skaista kategorija, varam apstīties visus jackpot spēļu automātus, kur redzam Divine Fortune, 14,000 uzkrājums, šeit 10,000, šeit 5,000, atkal 5,000 un tādā garā un tā tālāk. Nu, lūk, tikai atceramies to, ka spēlēt progresīvos jackpotus ārzemju kazino no Latvijas ir aizliegts. Tad mēs to nevaram, jo nav atļauts spēlēt šos te kopējos jackpotus par nelaimi. Nu, lūk, varam apstīties, kas mums šeit notiek. Šeit ir kaut kas interesants. Book of Gates arī it kā. Spēle piedalās aktīvā turnīrā, tad šeit ir kaut kādas arī atsevišķas balvas, kas ir šī kazino specifisks jackpots, specifisks turnīrs. Lūk, es ceru, ka šis video jums bija noderīgs un tiekamies nākamreiz un apskatīsimies jau kaut ko jaunu un interesantu. Visu labi!